Šajā pilsētā piedzima Latvijas Republikas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meijerovics. Te atrodas arī sens pilskalns, kura pakājē pirms daudziem gadiem redzētas noslēpumainas dzelzs durvis, bet arī neviens nav noskaidrojis, kur tās ved. Un šī iespējams ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur bez bažām var iet pa pašu ielas vidu. Raidījumā ielas garumā Latvijas mazākā pilsēta Durbe, Raiņa ielas garumā. Latvijas mazākā pilsēta Durbe ar 14. gadsimta pilsdrupām atrodas vārtājas Senlejas pakalnā ar skatu uz Durbes ezeru. Pirmo reizi Durbes vārds Durbis minēts 1230. gadā, kad Romas pāvests legāts Mulks Balduīns slēdz līgumu ar pēdējo kuršu ķēniņu Lamekīnu. Vēl līdz šai dienai vēsturnieks strīdas, vai slavenā Durbes kauja, kurā apvienotais Leišu un Kuršu karaspēks 1260. gada 13. jūlijā sakāva krustnešus, notikusi pie Durbes vai arī nedaudz tālāk pie Trumpes upes vai Rāvas. Te ir tāda zīmīga vieta, Liepāja 25, Rīga 192, un es tagad domāju, no kurienes tad tā Raiņa iela ir sākusies kā ceļš? No tās puses vai no tās puses? Jā, parasti tas senais teikums ir, ka ceļš veda no Prūsijas uz Kurzemes hercogists galvaspilsētu, tātad man liekas, ka no Prūsijas puses. No Liepājas? No Liepājas puses, Uz Jelgavu? Uz Jelgavu. Senos laikos tika kā dambis būvēts, un viņi arī vecās kartēs var vēl 18. gadsimta beigās lasīt Durbes dambis. Visas vecās mālu un žagaru kārtas ir gluži tāpat kā Vecrīgas ieliņās. Šis bija ļoti sens tirdzniecības un kara ceļš. Tātad tas varēja būt 13. 14. gadsimts. Iela dēvēta pašos sākumos par Durbes lielo ielu. Un tad, kad pilsētai bija pilsētas tiesības pēc 1893. gada, vajadzēja acīm redzot oficiālu nosaukumu. Un tad parādās nosaukums Jelgavas iela, Mitauša štrāse, kad nodibinājās Latvijas neatkarīgā valsts. Visa valdīšana, kas tuvāk Durbei bija, atradās Liepājas pusē. Tā tad iela nodēvē par Liepājas ielu. Stāvam tuvumā kādreizējai muitas mājai, kas senos laikos bijusi tā arī iezīmēta kā valsts tātad īpašums, muita. Vēlākos gados gan kļūst par nabagmāju, kad muitas atcēla. Tā pils nav bijusi visai ērta dzīvošanai, un jau ātri vien viņa pamesta un izmantot kā nodevu savākšanas vietu. Un beigās Zviedru poļu karā ap 1700 gadiem tur viņu galīgi izpostīja. Viens cilvēks ir stāstījis, viņš gan ir mīris, kad viņam vācu laikos šeit vācieši likusi rakt vietas, kur iebraukt mašīnām, lai viņas no gaisa nepamanītu. Un rokot uzdūrušies uz dzelzs durvīm. Bet vācu virsnieks, kas tos darbus tur komandējis, tas teica, tālāk nerokam, aizbērt ciet. Un tā ir aizbērts, un neviens nezina, kurā vietā tas ir. Šeit sāk veidoties amatnieku apmetne, te, kur mēs stāvam, šeit ir Durbes sākums. Un savukārt ir minējums un domas par to, kad otrā pusē, kur redzama vecā ozola galotne, ka tā bijusi latviešu svētvieta. Tur ir pakalns, kur vēlākos laikos uzcēla pirmo koku baznīcu, un ir arī bijuši atradumi. Iespējams, ka Raiņa ielas teiksmainā apkārtne iedvesmoja arī vietējā Kalēja Andersona dēlu Ģirtu, kurš kultūras vēsturē pazīstams kā Dailes teātra galvenais mākslinieks Ģirts Vilks. Viņa lielākie sasniegumi scenogrāfijā saistās ar Raiņa lugām spēlēja Dansoju, Uguns un nakts un citiem teātra galvenā režisora Eduarda Smiļģa vērienīgajiem inscenējumiem.
Šis bija Durbes tirgus laukums, vai ne? Šite, jā, vai ne? Te bija katru mēnesi, vai ne? Tirgus bija caur vienu, bet reiz mēnesī zirgu tirgus, vai ne? Kā man patika, vai ne? Atbrauc šigans, vai ne? Un tiek laipns un cienā, vai ne? Un ka ievedīs zirga mašīnā, es teicu, noskaidrs naudu. Man nav, es atradīšu rītā, vai ne? Aha, nekā nebija, vai ne? Nekā nebija, vai ne? Rekā laikam piekususi tā. Nē, es tā pietur. Šī kalēja darbnīca bija, vai ne? Aha, tad viņa zina te tos zirdziņus apkala kādreiz. Jā, varbūt, ka viņi sauž, ka viņi zina, bet viņa jau šitā netika kalta, vai ne? Un šis kalējs arī bija 7 kalēji, vai ne? Tā ir, vai ne, ļoti cienījama cilvēku māja, vai ne? Tur tās tēlnieces, vai ne? Ilga un Mirdza, vai ne? Jā. Ilga Zandberga, Mirdza Lukāša, jā? Jā. Vecvectēvs bija pilsētas galva, vai ne? Kā visi teica, tāds kā Jānis Jurēvits, tāds jau mums vairs nebūs, vai ne? Un šeit arī kādreiz māja bija? Māja bija. Šita bija kur tie koka augti. Te bija arī viens no tiem krogiem, jā, vai arī vīnu krogs. Un šite bija, vai ne, buša krogs, un šis bija priednieces krogs, vai ne? 3 krogi, kā tad? 4. Ja tu piecēries pie buša, vai ne, jā, sāc ālēties, tev ievāc vēl vistabā, ja vēl, vai ne, ej gulēt, vai ne, jā. Bet, ja tu biji piedzēris, vai ne, pie vienā krogā un iegāji pie otra, tad tūlīt policistam zvanīja, vai ne, tad tūlīt policis. Un šeit bija tāda māja, vai ne, kur žīdiem bija 2 veikali, vai ne, un tur bija patērētāju biedrība, tur jau nekā uz parādu nevarēja dabūt žīdi, jau atkal savus klientus, vai ne, uz parādu devu, vai ne, un es uz to parādu ņemot, kā iegrābos, vai ne, māte man sūta, vai ne, ko tu vajadzēja mājās, siļķi, cukuru, vai ne, es ņem, vai ne, to visu, vai ne, žīds man iestāst, viņš saka, pa naudiņu, vai ne, to var ņemt, ko tu gribi. To, ko mamma tev likt, to uz parādi. Es jau nezinu, ka tie parādi jāatmaksā. Māteic, kur tu visu tādu velc mājā, visādus grabuļi? Es zvanu žīdu onkulis dod. Un šis ir Klēvernams. Kam tie dārzi bija? Kam tie dārzi bija tas slavenais, vai ne, dārznieks. Un šite bija, vai ne, aizsargnams. Jā, šeit bija pašiem savs. Jā, aizsargiem savs nams. Jā. Jūs tēvs nebija aizsargos? Nē, mans tēvs nebija aizsargos, bet aktīvs politiķis viņš bija, vai ne? Kurā gadā jūs sakat, jūs vecais tēvs ienāca? 1848. gadā, vai ne? Tā zeme bija piederējusi tādam Usaiģa baronam, vai ne, bet tam arī bija sūtrup, tā zeme nopirkta, vai ne, tagad iedod radi, vai ne, viens govīt, otrs govīt, 3. zirdziņi, vai ne, pašiem skuju būdi, bērni salikt 3 koku kastēs, vai ne, un tā sākuši dzīvot. Kā tur bija ar to jūsu tēvu pie tiem dakteriem, ka jūsu tēvs bija slimnīcā? Slimnīcā, jā, vai ne, kad es jau vairs neizturēšu, vai ne, tikai lai nebed, vai ne, viņa uz kapiem ar mašīnu, ar zirgiem, vai ne, slavenais Zandbergs teica, es ar tā gribu, bet tagad jau tehnikas laiks, kur te jūs, vai ne, mašīna? Nē, viņš teica, zirgs ir goda, cieņas, vai ne, un lepnuma parādīšana, vai ne. Tā viss ir, jā. Paldies, tā vizināšanās bija ļoti lepna. Durbē ir 17 ielas, bet sakiet, kuras vēl pilsētas galvenajā ielā var redzēt govis zem iedošām ābelēm. Tiesa gan uz purva ganībām par Aiņa ielu lopiņus vairs nedzēm kā pirms gadiem 60, kad gotiņa bija vai katrā Durbes sētā. Skolotāja Velta Šneidere Durbē ieradās pirms 40 gadiem un ieraudzīja spodru pilsētiņu, kas viņai tik ļoti atgādināja Palangu Lietuvā. Te jau nav tā kā īsti lauki un nav ar kā īsta pilsēta, vai ne, te tā ir. Un cik tā tāli Liepāja, pavisam tuvu, satiksme mums ļoti laba. Tad, kad es atnācu, skola vēl nebija. Un tanī laikā skolu cēla. Toreiz direktore Ernšone ar savu neatlaidību un enerģiju panāca, ka to skolu tomēr uzbūvēja. Daudz cilvēku dzīvoja Durbē. Nav tā kā tagad. Te ir tāds jocīgs līkumiņš. Jā, kādreiz gāja Raiņa iela ar līkumu. Un 60. gados
tika nolēmts, kad jāiztaisno šis līkums ir, un tad tika ceļš iztaisnots. Nu, un tā māja traucēja iztaisnot to ceļu, un tad tur, zinām, kompensāciju samaksāja, un Čakši bija ar mieru māju pārcelt uz priekšu. Tagad tur saimnieko Niedols Vilnis, kuram arī ļoti liels ābeļdārs un skaisti iekopts ir. Šīs ir tās amatnieku mājas, kādreiz amatniekiem deva zemi, lai viņi iekop zemi, būvē sev mājas un tā. Nu, ar šīs mājas tad ir Irmas māja, Valču māja. Ar visu lielo skaisto dārzu, ja, Ar kā visu redz to. skaisto dārzu. Sāka mans tēvs. Pirmās 3 ābelītes viņš iestādījis bija tad, kad bija nolieti mājas pamati un pavisam tievi 3 kociņi. Tās ir visvecākās ābeles šajā dārzā. Nu, pēc tam, kad es apprecējos, tad jau tā bija. Mans vīrs arī skolotājs, bija mūzikas skolotājs, mēs abi strādājām skolā. Nu, tad vairāk tās ābeles stādīja. Irmas kundze mūs cienā ar pagājušā gada ābolu ražu, jo mājās ir izcils pagrabs. Viņas tēvs Fricis Silarājs bija sacīts potnieku meistars, un durbē viņš uzmūrējis arī nevienu krāsni. Ģimene labi satikusi ar Oskara Kalpaka bataljona kareivja un 3-zvaigžņu ordeņa kavaliera Kristapa Lejas ģimeni. Vilma Leja ir Irmas kundzes draudzene mūža garumā. Pēc amata Leja bija dārznieks. Viņš audzēja ābeļšķirnes. Tad viņš ierīkoja lielu siltumnīcu, audzēja tomātus tajā laikā jau. Un audzēja arī dažādus stādus. Vilmas ģimene aizbrauca 44. gadā no Latvijas. Pēc kāda laika Vilmas mamma atbrauca atpakaļ. Un lika nokaut vienu govi, un laikam arī cūku, un sataisīja desas. Ļoti daudz, protams, un tad tās bija jāapkūpina. Un tad viņi sapakoja koferos, un tad brauc atpakaļ uz Vāciju ar saviem koferiem. Un tika pāri? Jā, tika vēl atpakaļ, paspēja. Nu, Vilma aizbrauca ar saviem vecākiem uz Kanādu. Hercogs bija vēlējis, ka jāceļ Kurzemē ir tik un tik daudz jaunas baznīcas, un starp tām arī Durbē. Šis gada skaitlis gan liecina par ko citu. Dievnams jau bija ilgu laiku stāvējis no 1651. gada, bet 1872. gadā notika liela pārbūve. Gal galā šeit bija 2 lielas draudzes, kas izmantoja šo dievnamu, un cilvēku skaits bija tik liels, ka baznīcu vajadzēja pa vienu posmu pagarināt. Pie reizes bija arī tornī. Jāizdara pārbūve, diemžēl tornis zaudēja savu slēdo formu. Pievērsiet uzmanību. Tornim ir viens jumts, baznīcai cits. Mums ir draugi Vācijā, bijušo Durbes mācītāju mazdēli, un vispirms atbalstījām tātad torņa jumta sakārtošanu, un tie bija dakstiņi, kas bija izgājuši no modes Austrumvācijā, glazēti māla dakstiņi, smagi, un tos mums pavēlti piegādāja. Pārējo jumtu atbalstīja Kurzemes apvienotie fondi no Vācijas, bijušie baroni pēcteči, bet viņa noteikums bija izmantot pēc iespējas Latvijas ražojumu, un toreiz vēl lodē ražoja, un tā mums tika uz baznīcas jumta lodes dakstiņi. Durbes luterāņu baznīcas interjerā uzmanību piesaista 1609. gadā manierisma stilā darinātā griestu lustra. Kanceli ar koka skulptūrām un akanta lapu vījumiem, tāpat kā altāra retablu, visticamāk darinājis Liepājas Annas baznīcas koktelnieks Joahims Kreitsvelds 18. gadsimta sākumā.
Baroka stila altāris gan daudzkārt pārbūvēts un šķiet pārāk pietuvināts griestiem. Skatoties pestītāju mazliet tā kā žēl, tā kā mazliet jāpasmējās, viņš balsta ar savu galvu griestus un nevar iztaisnoties. Bet tas tā mūžīgi nav bijis. Ja jūs uzmanīgi paskatieties griestos, altāra priekšā ir tāds iesprēgājis liels četrstūris. Un tā ir aizmūrēta altāra velve bijusi, bet no taupības nolūkos pēc pārbūves to velvi neatjaunoja. Tad drīz vajadzēja ar pastalām nākt. Oi! Un reku ir tas izliekums. Un šitā daļa ir piebūvēta kāda? Jā. Jēzus balsta tur, kur tas resnais baļķis ir. Šeit, tas sienas, jā, kaut kur. Latvijas mazākā pilsēta Durbe ir ideāla pilsēta, lai spoguļotos, bet starp citu, šis nav parasts spogulis. Tas ir populārā mūzikas festivāla Zemlika simbols. Šogad jau vairs par festivālu kā 2 dienām oktobrī īsti vairs runāt nevar, ka tas jau ir tāds ilgstošāks pasākums. Ja ne gluži visa gada, tad vairāku mēnešu garumā. Esam baznīcā abas vakaras notiek tāda, varbūt mūsdienu akadēmiskās mūzikas, varbūt tādas elektroakustiskās mūzikas priekšnesumi, kas varbūt ļauj cilvēkam iet savu veidu tādā meditatīvā apcerīgumā, un tad savukārt tie nākamie koncerti, kas notiek jau bijušajā skolas ēkā, varbūt izrauja katrs uz savu pusi. Viens varbūt uz tautisko, un kultūras nams varbūt uz tādu dzīvās ģitāru mūzikas vai sestdienas vakarā uz tāds varbūt vairāk vai mazāk ritmisks, nosacīt deju, popmūzikas nots. Kādam no mūziķiem ir patikusi tieši telpa un ir bijuši pārsteigti, ka tāda maza, bet mājīga baznīca un ar labu akustiku. Un kādam patīk vienkārši tas fakts, ka nodzīvojis pēdējos gadus Parīzē, viņš nebija redzējis pagājušu rudeni, kā saule riet un kā spilgt sarkans krāsojas debesis. Tas viss notiek tā rimti un tepat uz vietas. Mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls Zemlika, jeb Veļu laiks, ir spilgts akcents Durbes rosīgajā kultūras dzīvē. Bet kultūras vēsturē tiek pieminēts gan jaunatvietis Atis Kronvalds, kurš mācījies Springera skolā un vēlāk strādājis Durbē par mājskolotāju, gan dārznieks un koku skolas dibinātājs Sīmanis Klēvers. Ejot caur Raiņu ielu, mēs visu laiku ejam, var teikt, caur vienu lielu dārzu. Mums jau tas ģerbons ar tiem āboliem, kurš arī pateicoties Klēveram ar ābeli un 7 āboliem katrai dienai pa vienam. Un tad arī domājot par to, ka tas Klēvers tomēr ir ieguldījis lielu darbu, kopjot savu dārzu, kad arī mums vajadzētu kaut ko atdot viņam atpakaļ par to ieguldījumu. Un mēs ceram, ka varēsim realizēt vēl vienu grandiozu ideju to Klēveru dārzu atjaunot. Tāpat blakus ir arī baznīcas dārzs, kur ļoti labi var savienot ar Klēveru dārzu, un tas viss varētu izstīties ļoti burvīgi un pašā pilsētas centrā. Jums varētu būt tā kā Japānā. Visi brauc sakura ziedēšanas laikā. Jā, kāpēc nevarētu braukt uz Durbi? Jā, ābeļu ziedēšanas laikā, jo tas taču ir tik skaisti. Durbes galvenajā ielā laikam sākusies pēcpusdienas rosība. No rīta te nekā tāda vēl nebija. Uzmanību, mājā rudgalvji. No, ko tu gribi? Kas te notiek? Mēs te dzīvojam. Kamēr tu slauki, te nevar darbs apstāties. Es tev pastāstīšu. Redzi, lieta ir sekojoša, ka Durbē vietā, kur vecajos labajos laikos vijās cauri senais lielceļš, kurš savienoja Troļbūnu valsts ar cilvēku feju un pārējo valstībā. Tagad 20. Kāds 20. vai 21. gadsimts? 21. Tagad 21. gadsimta 11. gados Rudgalvju namā ir ieviesušies rūķelfi. Pagaidiet, es dzirdēju tādu stāstu, ka tur, Pilskalnā, ir kaut kādas noslēpmainas durvis. Kādreiz kādi ir redzējuši, bet tagad vairs neviens nevar atrast. Vai tik tās durvis neved uz rūķelfu namiņu? Nu, tas mūsu pagrabs, ja kaut te tur jāložņā kādam ir.
Tas mūsu pagrabs, mēs saknes tur turām. Viss pasaulē ir elementāri, kopš Kaļiostro un Kazanovas laikiem nekas nav mainījies. Jā. Paldies! Nav par ko saulīt atdot, tā ir mana slota. Kopā ar rūķeltiem Durbē uzradušies arī kumēdiņu meistari, ekvilibristi, žonglieri, akrobāti. Cirka studija darbojas no pagājušā rudens, un jaunie talanti vēl pašā ceļa sākumā. Taču cirks Durbē nav radies tukšā vietā. Meijera ādu ķērētavā Raiņa ielā savās jaunības dienās esot strādājis Alfons Virkaus, vēlāk slavenais cirka mākslinieks un žonglēšanas virtuos. 19. gadsimta vidū apkārtējie muižu īpašnieki salikās kopā un uzcēla doktorātu. Un šeit mainījās iemītnieki, ārsti, kas apkalpoja muižas un arī muižas ļaudis. Šeit ieradās Zigfrīda Meirovica tēvs kā jauns ārsts. Un viņš sastapās ar Bordeliusu ģimenes mājskolotāju, ļoti pievilcīgo Annu Filholdi, kura bija ļoti inteliģenta, mācīja vācu bērnus, un Hermanim Meirovicam bija tātad siltas jūtas radušās, un viņi nolēma precēties. Vecais doktorāts ir pārbūvēts pilnībā, jo koki bija izcilājuši pamatus, pati māja bija sliktā stāvoklī, bet arhitekti to uzprojektēja vecajos izmēros un centās, ko nu varēja saglabāt. Un šeit mēs redzam, ir vienas kāpnes, kas ved uz augšu, tās ir no vecās mājas. Šeit ir noteikti daudz rokas pieskārušās, no arī Meirovica tēva roka noteikti. Ir vēl viens tāds kāpnes un viens loks ir saglabāts vecais. Hermans Meierovics nāca no bagātas kuldīgas tirgotāju ebreju ģimenes. Precoties ar Annu Filholdi, viņš pārgāja luterticībā, bet ģimene no viņa novērsās. 2 nedēļas pēc dēla piedzimšanas Anna nomira, un tas bija vēl viens trieciens jaunajam ārstam. Hermans Meierovics saslima ar garīgu slimību, ārstējās Tērbatā, bet atlikušo mūža daļu pavadīja Tabora patversmē Jelgavā. Zigfrīds Anna Meierovics uzauga Kabilē, mātes brāļa skolotāja ģimenē, bet Durbi viņš nesot aizmirsis. Pēdējo reizi Meierovics pilsētiņu apciemojas 1924. gadā, tikai gadu pirms savas traģiskās bojāejas autokatastrofā. 1931. gadā, 23. augustā, svētdienā, šeit ar rīta vilcienu no Rīgas ieradās Latvijas valdības vadītājs Ulmanis ar vairākiem ministriem. Pirmais svarīgais pasākums bija pilsētas valdes sēde ar vienīgo darba kārtības jautājumu ielas nosaukšanu Meirovica vārdā. Baznīcā bija dievkalpojums ar runām par Meirovica dzīvi un nopelniem. Kapos bija piemiņas pasākums mātei. Tur tika atklāts solīts kapakmens viņa mātei, kas saglabājies vēl līdz šai dienai ar uzrakstu Pateicīgie kurzemnieki. Ielas nosaukums saglabājās līdz 1940. gadam, kad padomu varas laikā vietējā izpildu komiteja oktobrī pieņēma lēmumu mainīt ielas nosaukumu. Patiesībā sakot, žēl, ka Rainis, žēl, ka ne sarkana armijas vai kas cits. Būtu vieglāk atgūt, ja? Būtu vieglāk atgūt. Oriģinālā pirmskara piemiņas plāksne ar pareizrakstības kļūdu ārlietu ministra uzvārdā visus padomju gadus esot glabājusies doktorāta bēniņos. To atceras Rasma Doma, pēc viņas pašas teiktā dažāda profila medmāsa, kura 16 gadu vecumā pēc sadales nokļuva Durbē un nostrādāja tur 40 gadus. Atnācu strādāt šeit 54. gadā, tad bija slimnīca, un šeit bija otra ēka, bija ambulance. Un kā slimnīcas vadītāja visu mūžu, doktora ar lielu cieņu bija ārste Strupe Skaidrīte. Sākums bija braukšana vizītēs ar zirgu, jo slimnīcai bija zirgs, kučieris bija kamanas, bija rati, un ar tiem brauca dubļi līdz ulēm, brauca par kolhoziem un brauca pie bērniem, pie slimiem. Pēc tā zirga bija smagā mašīna,
ar to tad brauc un veda malku gan no meža, gan no stacijas, paši zāģēja. Slimnīcai bija arī savs zemes gabals, tur savu 1,5 hektāru, tepat netālu, kur audzējām kartupeļus un saknes, lai būtu vieglāk dzīve. Patreiz ir tikai viena ārste, kura apkalpo gan Vecpilī, gan Rāvu, gan Tadaiķus, gan Aisteri, visu apkārtni. Raiņa iela, jo interesanti, es domāju, ar to, ka ir tas plašums un otrkārt ir tas kalniņš uz leju, un īpaši tas atrodas gandrīz pie pašas mājas. Un arī otrs, ka var just to vislielāko aktivitāti. Mēs svētkos rīkojam ielām lielo Raiņa ielas nobraucienu, kad Durbes iedzīvotāji un viesi ir gatavi izdomāt dažādus braucamrīkus, un tad mums ir lielākie svētki, prieki, ko var tik katrs prāts izdomāt, un fantāzija darbojās. Es neesmu durbinieci, vairāk kā 30 gadus tikai es šeit esmu kā vietējā. Mēs sakam durbinieki, tiksimies Durbes centrā. Tā, protams, izreiz asociējas ar baznīcu, kur parasti vienmēr ir tātad pirmais tā doma Durbes centrs. Bet, protams, Durbes centrs arī šobrīd aktualizējās arī ar to, ka mums pašiem ir savs Durbes pilsētas karogs. Durbes pilsētas karogu mēs uzvilkām, atklājām pagājušajā gadu Durbes pilsētas svētkos, jo tieši pagājušajā gadu Durbes ģērbonis svinēja 90 gadu jubileju. Mēs neesam daudz, bet rosība un darbība sāks jau agri no rīta. Pat brīžiem liekas tā, kur ir palikuši cilvēki, bet cilvēki ir katrs savā miera ostā, savā mājā, savā piemājas zemītē. Un tāpēc arī daudzi saka, ka var baudīt, ka tas tieši tas klusums un miers pēc tās ikdienas steigas, pēc darba trakuma, pēc viss tā, kad var atbraukt un justies labi.